Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Pieķeries Dievam stipri. Šodienas rakstu vieta. Tādēļ, ka Viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo Viņš pazīst manu vārdu. Kad Viņš mani piesaugs, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās. Es viņu izraušu no tām un celšu godā. 91. psalms, 14. un 15. pants. Šodienas pārdomas. Noteikti esi redzējis, kā bērns, kuram vajadzīga palīdzība, sauc pēc mammas vai tēta. Un kas notiek? Mīlestība ņem virsroku un vecāki liek visu pie malas, lai steigtos palīgā savam mīlulim. Bībele mums skaidri atklāja Dievu kā mīlošu tēvu, kurš ir gatavs palīdzēt katram, kas piesauc viņu. To apliecina arī daudzi cilvēki, kas nav ticējuši Dievam, bet saskaroties ar grūtībām, tie ir piesaukuši viņu un piedzīvojuši viņa pārdabisko palīdzību. Piekritīsi, ka vecāku un bērnu attiecībās ir daudz vairāk kā tikai palīdzība grūtā brīdī. Tur ir pilns attiecību spektrs, kas ietver gan paklausību, gan sadraudzībā pavadītu laiku, gan mīlestības apliecinājumus. Draugs, negaidi, kad pienāks kritiskais brīdis. Apņemies katru dienu veltīt laiku sadraudzībai ar tavu mīlošo debesu tēvu. Iemācies dzīvot viņa klātbūtnē. Iepazīsti viņu pirms nāk vētra. Un, kad tā nāks, tu stāvēsi stiprs, jo pazīsi savu glābēju, kurš vienmēr ir tev līdzās. Šodienas lūgšana. Tēvs, es izvēlos stipri pieķerties tev un iepazīt tevi kā manu mīlošo debesu tēvu. Es zinu, ka tu uzklausi mani, kad es tevi piesaucu un palīdzi man. Patiesi, tu esi ar mani visos laikos, arī bēdās. Paldies, ka izrauj mani no tām un cel mani godā. Jēzus vārdā. Āmen.